Bērni. 25. tēma. Jā, nu par tiem bērniem arī bija jāparunā. E, nu jā, bet pirms tie bērni vispār ir, mēs tikko no itemās tēmas pārlecam uz... Sanāca. Un tas nav Covid plusiņš. Ko nu? Ko nu? Nu tad vai vispār ir runāts par to, vai abi vēlās bērnus, jā, un tas vairāk uz tiem, kam vēl nav. Tiem, kam ir, protams, apsveicam jūs, jā, jūs esat jau, kā saka, sevi nodrošinājuši nākotnē, jā, minimums. Bet, bērni, protams, ir forši un tā ir laba lieta, un tas būtu tikai loģisks turpinājums, bet ir, protams, arī tie, kam bērni varbūt tās nav aktuāli, neinteresē, un tas ir... Kas ir normāli? Nu, viens pats forši, tu dzīvo sev un visu savu naudiņu tērē sev un esat kopā tikai sev un esat pilnībā pašpietiekami. Un tas ir ok, visiem nevajag. Tie, kas jūtās, ka viņi var iedot pasaulē vairāk, jā, tad arī tos bērnus, kā saka, ieved šajā pasaulē un par viņiem arī uzņemās šos, vismaz 18 gadus atbildību rūpēties un pēc tam pavadīt dzīvē un atbalstīt, kā tas ir normāli, jā. Un, ja attiecības viss ir kārtībā, tad, tas kaut kad arī atnāk apakaļ, protams. Nu jā, nav jāgaida, ka tas atnāks, bet, ja viss tur būs kārtībā, tad tas dabīgi atnāk. Kas saka, mēģinām pateikt, ir labi, kad ir bērni, ir labi arī, ka nav bērni, vienkārši, ceļš tie, kas zina, ka negrib bērnus, paņemsim, ja nenosodam tos cilvēkus, kuri, teiksim, negrib. Tas ir, katram ir savs, tur kaut kāds aspektiņš. Lielāka atbildīga dzīvē ir kaķis vai suns, viss, bet tas ir forši. Un arī kaut kas, tas ir tas bērniņš, ar ko ir jādzīvo kopā, jā. Jā, bet viennozīmīgi pieredze tā ir diezgan bagātīga. Mums pašiem ir veseli 3, un ar katru no viņiem ir bijis savi izaicinājumi, savi kalni, savas lejas, un katrs ir tiešām bijis atšķirīgs. Nav bijis vienāds. Jā, ar pirmo bija tur visus pirkstgaliem, visu vai bez mazliet tiek darīts, ar trešo jau, viss kārtībā. Kas viņš tur iekrita muti zemē? Viss kārtībā, nolaizīs, aizies tālāk, nekāds tur viss tur. Kas tad tāds pa bērnu, kas ir izaudzis no kilogramu zemes apēdis, vai ne? Slavenais teiciens, jā. Jā, un tad ir jāpaskatās, vai ir, vai šobrīd, jā, vai ir bijis, vai šobrīd ir, kurā statusā vai brīdī atrodas, jā, šis saucamais spiediens no... Jā, māma, tētis, kā tā būtu, mēs jau tā kā gribam, un jau... Draugi, kolēģi. Vai jūs tur kāds spiež bakstīt? Sevišķi parasti jau saka, sievietēm skatās uz bioloģisko pulksteni, visu pārējo, vai jūs kaut ko tādu arī esat pieredzējuši vai pieredzēt šobrīd. Atcerieties, ka nevienam nav nekādas daļas, kad jūs bioloģisko pulksteni visu pārējo, jā, jūsu izvēle ir jūsu izvēle, un tā atkal ir tas moments, ka jūs esat pie savas nostājas, ja jūs abi par to vienojaties, protams, jā. Neviens nedrīkst jūs spiest vai stumdīt vai atgādināt kaut ko tādu, kas jūs zinat, jūs savu viedokli vienreiz pateicāt, un viss, un apkārtējiem tas ir jāciena. Un viss, jā. Un paši lūdzu nesatraucies, ja jūs kāds kaut kur spiež, vai tad tā ir jūsu izvēle, vienkārši neuztver to informāciju, liekat klapas virsū un neklausieties, un viss. Un dari tā, kā paši vēlties. Tā, lai vienkārši nav atkal tie pārmetami, jo bieži vien pēc tam ir tā, bet paskaties, bet varbūt tomēr, ka jā, kā visi saka, kas ir visi, kad tie visi ar jums dzīvo reāli kopā, visi tad saka, tad brīdī ar jums sāk dzīvot, ja mēs klausamies tos visus, jā. Nē, jūs esat tikai 2, tā reāli. Ja? Tad izdomājam, ar ko mēs dzīvojam, ar ko mēs ne. Varbūt arī tā, ka kāds no partneriem vai arī abi partneri, jā, kā mēs jau minējām, sākumā negrib bērnus. Un jautājums vispār negrib bērnus. Te ir runa par vispār negrib bērnus arī, jā. Vai ir vispār apskatīts tāds, kāpēc ir iemesli? Jā, šeit tas ir jāsaprot. Traki tad, ja viens grib un otrs negrib, un tad tas vienā brīdī tā šķēri var izveidoties patiešām liela un vienkārši sanāk šķirties. Otrs var izvēlēties to ceļu, tāpēc, ka es gribu, jā, un tāpēc šeit ir ļoti svarīgi argumenti vai fakti tādi, ka jūs paši saprotat, kāpēc tas tā ir, un ka tiešām tā tēma ir pacelt, nevis viņa kaut kur nokta maliņā, un tā kā, nezinu, nekad neesam par to runājuši, domājuši, bet, tas ir tas, par ko būs jārunā. Tā ir daļa no, vai viņa būs vai nebūs, bet jums jāsaprot, kāpēc un kā un kur. Ļoti grib bērnus, bet nevar dabūt. Jā, arī tādi gadījumi. Mēģina, un kaut kas tie, kas ļoti negrib un sanāk.
Arī citreiz arī tā, ja, kad pēkšņi visādi caurē prezervatīvi un vēl vis kaut kas cits, ja, kā dzīve nospēlē. Nu, tad arī tādai pieredzei ir jābūt. Par to, kuri grib, bet nevar, turpina darboties, teiksim, bet jā, tur jāiesaista speciālisti arī. Jāpaskatē, jāiet skatīt. Un abi pārbaudās, nevis tikai viens, nevainojam tikai vai vīrieti vai sievieti. Skatāmies lūdzu abus, un šobrīd jau ir labi speciālisti. Arī Latvijā, ja vajag mums arī, saku, to pašu doktoru Jānu Janovsku var dabūt ļoti labus speciālistus. Tieši viņiem bija viena intervija ar neauglības speciālisti, ginekoloģi, kas ļoti veiksmīgi palīdzēs daudzām ģimenēm tikt pie bērniņiem. Tā kā tas viss ir runājums, ja vajag iedot kontaktus, iedosim, nav problēmas. Bet jā, tas prasa laiku, tas prasa pacietību, iecietību vienam pret otru. Jā, sevišķi sievietē, tas var būt emocionālais moments tāds. Es teiktu īstenībā arī džeki, jā. Noteikti, jā. Džekiem ir problēma. Džeki pie ārsta iet tikai tad, kad viss ir slikti. Mums ir vienmēr viss labi, ja, un kamēr asins negāžās pa degunu vai tur nezinu, caurē vai vēl tam līdzīgi, un krāns ir uzpamps 4 reizes lielāks, ja, un kreisā labāk par labo, ja, tad tikai nedrīkst tā darīt. Un izrādās arī, viena daļa no tām neauglībām rodās tāpēc, ka, zēni ir pārāk lēni, starp citu, jā, un tur ir jāskatās. Un viens veids, kāpēc viņi ir pārāk lēni, tāpēc, ka ir pārāk maz testosteronu un pārāk daudz kā estrogēns. Jā. Uzreiz ar estrogonu asociējas, kā garšvilkums vairāk pārzina, jā. Bet jā, un tas izrādās viens no variantiem. Sievietē viss var būt kārtībā, bet ja tie zēni ir par lēnu, vienkārši fiziski nepaspēja tikt, viņi tur apmirst pusceļā. Jā, un, protams, ir svarīgi arī pareizajā laikā uztrāpīt, un varbūt tās pozas jāpamaina. Tur viss kaut kas ir ļoti daudz, viss kaut kas, un nākamais ir jāgrib pašam. Jā. Un jāgrib pašai. Tas ir daudz, jā. Un tas, protams, ir darbs, un tas ir grūti pateikt un iejusties tajā situācijā. Mums visi atnāca ļoti viegli. Vienkārši bez piepūles. Viss bija un viss sanāca un tā tālāk. Bet katram ir savs tas ceļš ejams. Un ir arī gadījumi, un arī man zināmi gadījumi, kur arī, starp paziņām ir tā, ka cenšas viens izmestais, otrs izmests, jau, un, kā viņš spontānais saucās, Tas ir arī tāds, tas nav viegli ne emocionāli, ne arī fiziski. Fiziski sievietei ķermenim, hormoniem ir pēkšņi, tur vienkārši atkal jāpārveidojas. Tur arī jums, teiksim, ir tādas pieredzes un gadījumi ārkārtīgi ļoti iecietīgi. Ja esat paziņas un zināt kādu paziņu, kam tā ir, vienkārši esat iecietīgi. Protams, nekarties virs saviem žēlumiem, tas nepalīdzēs, ja jūs neesat tādā bijuši, jūs nekad nevarēsiet ar vārdu tik daudz palīdzēt, vispār. Tur jāļauj, ir jādod posms, jādod laiks sievietei un arī vīrietim. Abi divi kaut kur pārdzīvo. Ja? Sieviete vienkārši fiziski reāli būs tās visādi garastāvokļu maiņas, dēļ tā, ka hormoni kardināli tajā brīdī tur notiek visāds hauss vienkārši iekšē ķermenī. Ja? Un atkal saņemties priekš nākošo, atkal nobriest un vēl, ir visādi tie gadījumi, tāpēc mēs sakam, mēģiniet, ja kurā gadījumā ticiet, arī ticiet, lūdziet kaut ko augstāku, viennozīmīgi tur kāds noteikti ir, un vienkārši ticiet un mēģiniet, to momentu. Un tad, protams, ir vēl viens tas gadījums, šī gadījumā, ja galīgi neiet, varbūt, kā tomēr padomāt. Par adopciju. Jā, varbūt tas arī ir ceļš, jā. Un nav obligāti, ka jums tas uzreiz ir jādara, jāņem, bet painteresēties, tādā jautājumā noteikti var. Un kas to lai zina, kā viss beigās saliekas arī mums, starp mums pazīstamiem arī ir, kas ir adaptējuši un vairākus bērniņus pēc kārtas, un viss notiek, un ģimenīte aug, un laimīgi, un viss kārtībā. Tā kā, tas ir arī, tā ir opcija, kuru nevajag uzreiz nogriezt, bet vismaz palūkoties, un varbūt arī kamēr lokojas tanī, tamēr piesakās, un viss notiek, un visādi, tikai tāpēc, ka tā ir kustība, mēs nevaram plinti krūmos, bet tas ceļš viņš ir citādāks nekā varbūt tāds, kā tur grāmatā rakstīts, ka notiek, ka tur satiekās un izvēlās to laimīgo vinnētāju, un viss tur aiziet, Jā, vēl viss būtu tik vienkārši, vai ne? Bet šī sakarā atkal, tāpēc nevelti mēs pacēlām veselības jautājumus un tēmas arī, kāpēc ir svarīgi katru, regulāri gadā tās preventīvās izmeklējumus medicīniskos tomēr veikt,
Un tas ir ne tikai grūtniecības sakarā, tas ir vispār. Tur visādas citas skaitas var laicīgi atrast un ieraudzīt, ja? Kāpēc ir svarīgi sekot tam līdzi. Un, ja mēs, teiksim, gatavojamies priekš tā bērniņa, un ja tie gadiņi jau ir tālāk, ir ļoti svarīgi, ko mēs ēdam. Ļoti svarīgi, ja? Kāds ir dienas cikls, cik viņš ir stresains vai nestresains, kas notiek ar miegu, un kādas ir uzturvielas, nu, tās minerālās uzturvielas ķermenī. Ja? Tur būs vienkārši jāpalīdz, jo gadiem ejot arī ķermenī daudz kas pazūd, un tāpēc tas būs jāpieliek klāt, lai vienkārši tas veiksmīgāk varētu pats notikt. Tā. Nu, cik bērni? Jā, cik gribat? Cik grib, jā, vai par to arī runāts un tā. Var gadīties, ka vēlme pēc 5 bērniem pazūd pēc pirmā. Jā, kad bija tā, tad mums ir. Un tur būs 5 bērni, uztais pirmo knapu izspied ārā. O, nē, vairāk es negribu. Pēc pirmajām dzemdībām varbūt tā arī varētu būt, kad, nu, nepietiek, bet pariet tas laiks, un tad ir kaut kā, nu, tas katra sieviete sajūtīs pati sevī, nu, to momentu, jā. Bet, nu, jā, to nevar nevienam teikt absolūti un ielikt, kā nu būs, ja katram kaut kas savs. Ekonomiski izdevīgāk ir 3 tādīgi. Vismaz pagaidām tiešām tā ir. Tāpēc, ka tur visi ģimene dabona ģimenes karti un nu jā, daudzām lietām. Dēls no Jelgavas uz Saukrastiem var aizbraukt par 38 centiem. Starp citu, jā. 90% atlaidi. Jā, un mums pašiem ir 50% atlaidi. Ja tā braukā. Tam nav obligāti jābūt mērķim, bet ja tas tā notiek, ir forši. Visur, kur ir viss kaut kas. 2 mašīnām bija 50% ceļu nodoklis. Ja katrs uz sevi, ne tikai mašīna, transporta līdzeklis, ja varbūt arī mocis un tā tālāk. Bet viens transporta līdzeklis. Zeme un īpašums, tur ir atlaides. Jā. Vēl bija, nu, ik pa laikam veikali, akcijas, viss kaut kur kaut kas ir, kur 3+ kartiņš. Tas ir momentīškas, jā. Nu, un arī bērnu nauda uz 3 bērniem, viņi standartā visiem vienādi, 225 šobrīd, tas ir, jā. Tā kā tas ir viss, jā, es zinu, ka 2 bērniem ir krietni mazāk, jā, bet, nu, un, laikam, 4 tur, laikam, nebija krietni lielāks kaut kas, nu, var sakot, bet arī tas īstenībā. Un pats labākais vienmēr ir uztraukums, ko tur ģērbs virsū? Tak ir tie ceļojošie maisi ar tām drēbēm, visur pa brīvu var dabūt. Labas drēbes, mammiņas mainās uz priekšu atpakaļ. Vienīgais izdevums reāli pašā sākumā ir pamperi, un tad vēl var dabūt tos, kas ir mazgājamie, mainājamie, kas ir neslikta opcija, brītiņiem tādus var, jo bērni dažreiz arī ir alerģiski pret tiem dažādajiem pamperiem, ja tur ir jāskatās, bet, nu, labi, sākums būs traģisks, jā. Bet, nevajag biedēt. Sākums ir grūtāks, tāpēc, ka ir tās nakts un mošanās, un tad ir maiņās. Vajag mēs līdz turienē tot nonākt, bišķiņi vēl tā. Par dzimumiem, vai es esat arī domājuši, ka kaut kādas vēlmīs, protams, kas piedzimst, tas piedzimst, bet zin kā, bet citam tur parasti ir kā pušiem jau vairāk gribas, lai tie dēli tur būtu, ja tur tā un tā. Ir kā, bet, es domāju, tas nav konkrēti, tas nav tā kalts. Bet, kas nu būs, tas būs. Tā kā, ja arī bērniņu gaida, tad vai esat domājuši par vārdiņu jau tādā brīdī, vai vārdiņš atnāca kaut kādā vēlāk, vai kaut kādas šobrīd domas. Un tā kā, tas arī ir interesants moments, viņš tāds arī diskusijās, ko pacelt augšā. Un tad ir dzīve. Pirms bērniem un pēc bērniem. Viennozīmīgi tā nebūs tāda pati. Jā, viss mainīsies, 180 grādi. Rēķināties, uzskati būs. Ceļš ar pirmo tiešām vienmēr viss tur vajag tā, viss ir perfekti, bet nevajag perfekti, nekur nevajag atslāps, tad mazāk nervu aizies, nekur nevajag perfekti. Jā, savākt, satīrīt vajag, bet nevajag visur perfekti, un tas perfekcionisms pašs vairāk nodzīs, un tas bērns par to neizjūst. Protams, jā, vajadzēs māju pārskatīt, vajadzēs kontaktus aiztaisīt ciet, vai uzlikt tur tās uzmaviņas, vai vajadzēs tur āsus priekšmetus novākt, un tā tam līdzīgi sevišķi, tā kā sāks staigāt, bet, tas viss nāk automātiski, jā. Gaidība pirmie 3 trimestri, jā. Protams, pirmie, bet visi kopā ir 3 trimestri. Protams, kad sievietē hormonālais tur arī viss kaut kas mainās, un tur var būt dažādi. Ir citām, kam sākumā ir ties sliktās dušas, citām nav. Man nebija tā, kad es tur vēlu, man arī bija tur, tās, šito es neēdīšu, to tā. Tāds, ka tu jūti smaržas, ļoti kaitina visādas smaržas sintētiku, vienkārši pa gabalu visu ķīmiju, tu jūti vienkārši, tur visu gatavs sviest ar akmeni. Tur ritīgi jutības paaugstinās ļoti. Līdz ar to tad otram partnerim arī vajadzētu par to arī saprast, kad viņš gluži nemazgāsies tur kaut kādās tādās vienkārši lietiņās, kas traucē, pēc tam tas aromāts, ka gultās un vispārējais.
Visādas niansītas, jā, un iecietīgiem, protams, emocionāli jābūt, jo var mainīties viss kaut kas, bet nav īstenībā tik traki. Tā ka pilnīgi, es nezinu, atšķirtos uz vietā, bet pēc jau dzemdībām, man liekas, tas ir tas, kas sākās, kaut kas cits, kaut kas tur pamainās, jā, tur viss kaut kas var būt. Gaidību periodā ir svarīgi būt, mēs aicinām abus divus iedziļināties, līdz ar to kaut kādu info pastaigāt uz jauno vecāku skoliņām, nu, kas ir topošo vecāku skoliņas, tur, ka tur izglīto, kā mamītis jūtās, kā tētīši jūtās arī, kā ir svarīgi, ka puiši arī gaidību periodā, viņiem arī kaut kas notiek, nav tā, ka tur tikai ar mamām tur notiek topošajām, jā, bet puišiem jau arī kaut kas, jā. Tas ir tam puisim interesē. Nu, jā, interesē, jā, bet gan jau, kad iekšā tāpat ir tās sajūtas, ja pat ļoti noslēdzies, nu, nevajag jau mānīties. Nu, ne visiem. Nav visiem dotas tēva, diemžēl. Pajūta arī varētu tā būt, jā. Bet, ja ir iespēja kaut kur aiziet kopā, vismaz paklausīties, nu kaut vai, tas ir, teiksim, un ja tas partnerē ļoti tādā brīdī nozīmē, nu varbūt tu tomēr kaut vai, nu labi, tev tur neinteresē, nu pasēdi vismaz blakus tā, ka vienkārši, nu atbalstot, varbūt tomēr kaut ko interesantu arī sadzirdēs, jo tomēr speciālisti runā interesantas lietas, laiks iet uz priekšu, var laicīgi izdomāt, kā jūs gribēsiet, ja, teiksim, viss normāli norit grūtniecībā, tad kādi par tām dzemdībām tie varianti, jā, un vai kopā vai nē, vai jums tas svarīgi, ka viņš ir kopā, vai, nu, ka vīrietis ir klātesošs, varbūt kādēļ, nē, nedod Dievs, viņš tur nē, es negribu. Mums bija visās rekorandas, bija klāt, un dod savu roku. Jā, viss. Atceries, jā? Vai nē, tur jau, tu man šitien te paņēmi, šitien te man viņa roka, viss bija balta, tāpēc, ka viņai zin kā tajā brīdī, kad viņai ir jāelpo un jāstum ārā, nevis jāspiež, bet jāstum pareizi, jā, un tāpēc arī Džeks ir blakus, kas ir nācis klausies tajā kursā, jo šitien ir tukšums, tur nekā nav tajā brīdī. Te Džeks ir blakus, un Džeks stāsta atgādina, kā pareizi darīt ar elpošanu, viss ar diafragmu jāpūš, un viss iznāk viegli, nekur nekas netiks saplēsts. Ir jau mums smaga pieredze arī pirmā reize, kā bijām uz kursiem, bet, protams, tur mamma bija pastāstījusi par, kas tas tāds bija, par transiņu, ja, kas galīgi nestrādāja, nekāda atslābuma nebija, un rezultātā viss bija saplēsts pilnīgi tā, ka... Nebija pamatīgi saplēsts, bija 3 šūs tikai. Nu, bet tāpatās tev paņēma, iedeva pilno narkozi, lai var sataisīt. Tur vajadzēja vairāk, lai iztīrītu. Protams, tajā brīdī, kad nāca ārā ar visu spiedienu, jā, tur bijot šitais, te man roka bija, es nepārspīlēju, viņa bija balta, viņa bija nospiesta, tāpēc, kad liels spēks, nu, masīvs spēks vienkārši tajā brīdī parādās. Un viņa spiež. Es, jā, labi, visu. Tēti, jums ir labi? Tu laikam neskatījās. Jā, bet tur jau šito jāstrādā. Tagad tu saproti vienreiz, ka tam izdeja cauri. Tad, nu, ja tās dabiskās dzemdības, ka tas ir ķēzergrieziens. Tad ļaujies daktarim un visu. Vispār nekāda problēma, bet nu, es teiktu, labi, man nav jādzemdē, bet, nu, kā tu teiktu, ka, nu, tomēr ir vērts dabiskajā variantā. Protams. Tas ir, arī bērnam tas ir svarīgi. Tas ir tam spiedienam iziet cauri, jā, tas ir tas pats stāsts par to kūniņu, ja, izraut ārā priekšlaicīgi taurenīti. Reiz viņš tur kūņojās ārā, bet, nu, labi, kaitā ir katram. Kaitā ir. Es pats esmu ar ķēzergriezienu, pēc, kad mammai citādi nevarēja. Tur tā bija nevis izvēle, tā bija ķirurģiski nepieciešama. Jā, tieši tā. Bet tagad jau to piedāvā kā izvēli. Nu. Laiki ir dažādi bijuši, jā, tāpēc skatāmies, kā ir. Katrā ziņā, jā, tie trimestri tur galvenais painformējam, paskatāmies un vienojamies. Gribat būt klātesoši, negribat būt klātesoši, un arī pēc visām kā saka, pēcdzemdību depresijas, lai nenāk virsū 61. reizē. Tur arī ir fakts, tāpēc tā informācija ir jānoklausās, pēc tam tur paturpina arī. Jā, kas mums tur iesaistās abi un... jā. Audzināšanā, jā, ka iesaistās abi un... Nu, tas ir jāņem vērā, bet te arī jāskatās, kurš no jums reāli paliek mājās. Tas, kas brauc uz darbu, nu, būsim godīgi, viņš nevar tā 100% iesaistīties, jo ja viņš neizgulēsies, viņš avārijā iekļūst un neatbrauc atpakaļ. Un tad būs vēl sliktāk, jā. Nu, mūsu gadījumā par pirmo bērnu bija diezgan arī pagrūti. Es taču arī tur pa naktīm kaut ko cēlos un vēl... Gan pārņēmu, jā, bet nu mēģinājām, es arī tur kā vienu zombiju. Mums bija ļoti palīdzēja vingrošanas bumba, uz tās ārkārtīgi labi foršs tas bērns. Viņam šūpojās, viņš iejājās un pats arī. Ar līdzām. 3 naktī, jā, un nu, ir kā ir.
un abiem ir jāiesaistās. Un pats sākums ir tas labākais moments. Pirmās 2 nedēļas pa lielam abi divi vecāki var dabūt brīvu. Arī otrs, kam ir darbs, viņš var dabūt, valsts piedāvā 10 dienas, starp citu, tas ir pasākums, jā, to var teikt. Viņš ir apmaksāts, pieprasīt 10 dienas ir. Un tās 10 dienas īstenībā ir tās vissvarīgākās. Pēc tam iet ritmiņš, saproti, un arī, teiksim, 99% gadījumu jau sieviete paliek mājās, vai ne? Un realitātē, kas notiek, tad, vienkārši tas ritmiņš iestrādājās. Jā, kaut ko pa dienu var pavibrēt, bet principā tavs galvenais uzdevums ir gulēt. Viss guli, atpūties, ēd, guli, baro, atgūsti spēkus. Un viss, un pamazām aizies, un arī bērniņš būs mierīgāks, viss būs kārtībā. Bet tev bija ar saviem stingiem un netikputos. Un vajag emocionālais, un tad tur labi, mamma brauc. Labi, es te paraflektēšu gan, jā. Bet tas bija mani šitie, īstenībā meitenes, cik daudz mēs varam paši sev sačakarēt, un tas bija, tas pirmajā, tas parādīja to, un tāpēc viņš jau raudāja pa nakti, ne viņš, bet dēls. Dēls raudāja, tāpēc, ka es jau nebiju mierā, es te vienkārši tur iekšā ar savu žulti, tur ņēmos, emocionālo, un tikai tāpēc, ka nebija izrunāts un negribēju, un ego man uzsprāga, vienkārši izauga tik milzīgs. Un var sakot, labi, to es pēc tam, bet negulētas naktis viennozīmīgi ir ego cīņas pēc tam, kurš kuru, apēdīs bez mazā, jo, kad tu esi neizgulējies, tu neesi adekvāts vai adekvāta, vienkārši tas ir normāli, ka tos ķermenis nav atjaunojies, un tas ir gatavs kaut kādā brīdī vienkārši kā tu žmiegt. Bet, Bet tas ir jārunā, bet īstenībā, ko mēs, tāpēc secināju, un arī šodien es secināju, stingra struktūra, kas ir jāizrunā, un ja aizmirst šī būtne, aizmirst sievietes parasti savās emocijās, aizmirst tik tiešām, tāpēc ir ierēdzi zin tās informācija, ir kopā mācījies, viņš var vienmēr atgādināt, bet klābi, mums arī stāstīja, reka būs tā, reka mums ir situācija, tātad tu tagad pārēd, tu ej gulēt, vai tu tur tā, un atgādina struktūru un sistēmu. Ja sistēmu ievēros, viss būs kārtībā, jo, ja tu tikai, nē, es labāk patīrīšu māju, man taču ir labi, man tas tam līdzīgs, nekādas... Sākumā ir jāatjaunojas. Tas tā liekas, ka ir kaut kādas rezervas, bet viņas ļoti ātri izbeidzās. Tās dažas regulētas naktas un rezervi vairs nav. Viss. Un tad tāds sapildīties ir krietni grūtāk. Pēc tam atnāk mājās un te priekšā nevis smaida, bet tāda, kur tu biji visu dienu. Uzdrošinājās atstāt man vienu. Jā, un tur ir viss kā kas drausmīgs ceļos. Tā nav pierakstīts, bet dažos vārdos arī par to, ka barošana ar krūti. Jā, ka tā arī ir svarīga lieta, un ja ir iespējams, tas ir jāmēģina, jāsaprot, kā to pareizi izdarīt. Visādas ziedītes ir, jo, mazais mēdz nozelēt, tās krūtis, viņi ir sāpīgas, un tas par to visu arī jāpadomā. Un arī var būt tā, ka bērns ņem tikai vienu krūti, otru vispār negrib, mums arī kur bija gadījums, vienkārši nācās atslaukt otru, lai būtu vienādi. Bet kā? Nekā negribēja. Īpatnības visādas, tā kā. Tur, protams, noteikti ir, ja ir iespēja sasaldē to pienu, un tad tā apmāca tētīti, lai tētītis viņu māk uzsildīt, un viss, un tad var iziet pat kaut kur prom. Nevis varbūt, bet obligāti jāstumj ārā. Lai māte un mājas. Kaut kur, Viņi ir jāstumj ārā, lai viņi iziet kaut vai stunda, bet tas ir daudz svaigu gaisu prom no mājas, vienkārši tas ir ļoti svarīgi. Un, ja ir iespēja, tad tiešām to vajag izmantot. Audzināšanas tālāk jau skatās, vai tur jums kaut kādu jūs pašu literatūru studēties, kaut kādus tur, nezinu, tādu podkāstiņus, semināriņus paklausieties, vai kaut kādus vai padomi, tas ir pie pirmā bērna, pēc tam jau pašiem savu pieredzi. Bet, ja gribās, ja varbūt paši vienkārši kā darat, tā audziniet, kā jūtat, bet galvenais savstarpēji pamainīties viedokļiem. Kā tu domā, mēs barosim viņu šitā, vai mācīsim viņam tā, runāsim? Es teiktu, ka šeit lieti nāks tālāk visas iepriekšējās tēmas un sarunas, pa ko mēs esam runājuši. Jo tas palīdzēs to bērnu arī audzēt. Tās ir visas tās pāražas, tas ir visi, teiksim, kā mums bija, kā mums tur darīt. Tu saproti, ka tu tā negribi, ja tu audzinās citādi. Un pateiksim maģisku noslēpumu. Var lasīt 150 000 dažādu grāmatu, bet nav universāla recepte. Būs jūsu ceļš, jūsu unikālais veids, kā jūs to darīsiet. Neviens vecāks nevar pateikt, jā, tikai šis ir tas pareizais variants. Nav tā. Reāli nav.
tāpēc, ka citiem tas strādā, citiem tas nestrādā. Tāpatās kā mums ir arī šis te kurs, ja, par attiecībām tā tam līdzīgi. Citiem tas palīdzēs, citiem varbūt ne tik ļoti, ja. Un arī TikTok komentāros, acīm redzot, viņiem tas nav vajadzīgs. Un tad viss kārtībā. Labākais, ko viņi varētu izdarīt, vienkārši nerunāt savas muļķības, ja. Bet, nu, jā, tas ir internets anonīmie karotāji, ja, tas arī ir viss. Bet, nu, šis ir jāņem vērā, ja, kad ir tas jūsu ceļš. Šī brīdī vienkārši noteikti atmiņā pacelsies, kā bija, ko jūsu smalkākās bērnības atmiņas jums būs, jums sāks celties ārā, un kā bija, nē, es tā negribēju, kā pret mani izturējās, vai tieši otrādi, viņas nāks ārā, jo jūs tagad esat arī mainītajā lomā, un tur dēstīt iekšā, jūs esat tagad tie, kas to liek iekšā tam, kas vēl pēc gadiem, pēc tam atkal būs arī jūsu lomā un atkal tālāk, ja? Tas ir fenomenāli, ka tu redzi, tagad tu esi te, un ko tu tagad darīsi? Vienkārši katra diena, katrs brīdis, jā. Bet arī nevajag tā kā, nu, man viņš jānosargā, man viņš ir perfekti jāizskola, man viņam jādod maksimāli vislabākās informācijas un jāliek tikai privātā skolā, un lai viņam neviens netiek klāt. Labāko un iepināt vēl telefonā un dezinficējums un tā tam līdzīgi. Tagad galībās, jā, vide ir vide, viņa ir arī toksiska, viņa ir arī netīra, bet netīra mums baktērijām vajag, lai adaptējās. Ir savs procents, kam ir jābūt arī, tiksim, no veselības viedokļa skatāmies, jā, arī tam, no emocionālā vai kaut kāda, jā, ir tā cilvēki, kas dara pāri, ir bērniņi, kas dara pāri, nevajag viņus izolēt, tagad vispār nekur nevest, ja, uz kaut kādiem aplīšiem, bebīšu skoliņā vai dārziņiem, nē, vedam un skatāmies un mācām, un tāpēc mēs runājam, komunicējam no bērnības un paskaidrojam, kas tur notiek, kāpēc cits tur dusmojas, kāpēc cits tur kaujās, kāpēc cits tur vēl kaut ko dara. Mēs paskaidrojam un izstāstam un uzklausam un vienkārši un ļoti tādā brīdī uztrenējat ausis un klausties un acis, ko jums bērns rāda un stāsta, pat arī savā mazajā valodiņā viņš jau saka priekšā ļoti daudz lietu. Jo viennozīmīgi tā būs pieredze, atnāks pie jums jūs bērns un uzdos jautājumu, kur jūs neesat saskārušies, un jums būs jāmeklē atbildi un jārisina tas, un jūsu variants būs tas, ko viņš iespējams pieņems kā labo un kā piemēru paņems, ja, un man mamma un tētis forši, ja viņi tur runājā un tā tālāk, un mūsu bērni arī pārņem kaut kādas tās tradīcijas, kaut vai es tevi mīlu variants, nu, nekur arī tagad arī pieķērām, te puisītis bija tikko sataisījis ziepes uz vienas sienas caurums, es tas, kas tas tāds ir? Prasu vienam, neko nezinu, prasu otram, neko nezinu. Tad, protams, skaidrs, pirms es sāku prasīt, man bija skaidrs, kurš tas bija, bet, nu, viņš atnāk, es prasāju, tas bija tu, un viņš tā, nu, es jau skaidrs saprotu, nu, ko es tagad bļaušu, jā, iešu tur siksnu meklēt, kas ienā ir 20 caurumu, nu, tak nē, nu, ko tas atrisinās. Es viņu samīļoju, pasaku, lūdzu, tā vairāk vienkārši nedari, jā, šito ir grūti savākt, mums pēc tam tas ir ekstrā darbs. Un viņš, jā, visu un atnāk apakaļ, pasaku, es tev mīlu. Nu, ko tu viņam pateiksi, nav? Bet, nu, jāpasaka, ka jau ir, ka tā nedara. Mācību stundām ir jābūt, bet ne ar sikstu. Ne tādā veidā, jā. Tas ir varbūt tās, teiksim, nu, asākais, kas varētu būt tiešām pacelt balsi, jā, un pateikt kaut kādus pāris skarbus vārdus, jā, bet tas ir tikai tāpēc, ka tu gribi pateikt, ka, nu, tu neesi apmierināts ar šo situāciju. Tas ir jāņem vērā. Jo, nu, nevar būt arī visatļautība. Robežām ir jābūt un jāsaprot, ko drīkst, ko nedrīkst. Jā, bet, jebkurā gadījumā audzināšana visa paliks, tā būs jūsu māksla, tas būs jūsu rokraksts, jūsu nospiedums, tā būs arī sabiedrība, ko jūs tālāk palaidīsiet, tālāk tie būs nākošie politiķi, nākošie uzņēmēji, nākošās skolotājas un visi pārējie, ja? Mēs radam nākošo sabiedrību, tāpēc... Dariet, ko gribat, bet viņiem ir jābūt labākiem par jums. Labākiem, jā, un tāpēc... Arī mācieties, ko viņi rāda, mācieties un klausieties, kā viņi spoguļo mūsu pašu kasekus. Jā, kādi talanti viņiem parādās, palīdziet talantus izkopt, vediet uz visu kaut kādiem. Nevajag apvainoties, ka viņš pamēģinājis 101 dažādu nodarbi. Jā. Un pametis, pieņemsim. Jā, viņš atradīs to, kas viņam patīk. Viņam ir iespēja, viņš mēģina, un viņš izzina, ja, jo līdz 20 gadiem vai tiem 18 gadiem mūsu vecāku uzdevums ir vienkārši būt kā tādiem pavadoņiem, kas klausās, kas nodrošina, ko var nodrošināt, un viņi pēt to pasauli, ja, un tad viņi pēc tam sevi atrod. Un šeit mums nebija tādas zināšanas, bet šobrīd jau mums ir zināšanas, pieņemsim, tas ir no mana lauciņa, kā no pašas augsmes, kur mēs ar spoguļu matrīcu, kad ienāca, kolosāli bērnam var jau redzēt potenciālu, uz ko viņam būs
kuras īpašības būs atvērušās, kuras vajadzēs atvērt, lai viņš pats pēc tam var atvērt visu pārējo savu dzīvē, konkrētas īpašības. Viņas var redzēt, viņas pašas par sevi parādīsies, bet kaut kādā brīdī nav nekas jāsaka priekšā, bet caur situācijām jāpalīdz viņam pašam to sevi atklāt. Talantus var redzēt, pārbaudījumus var redzēt, dažādas īpatnības var jau redzēt. Un tā informācija viņa no vienas puses, jā, tas nav tā, ka tu par viņu visu zini, bet tas tā kā palīdz nolasīt ikdienā no situācijām. Nu jā, reku viņam bija, un reku viņš tā kā pats to kad parāda. Nu skaidrs, es pievēršu uzmanību un palīdzu, tā kā apstiprinu, jā, malacis, nu pamēģini, varbūt, kad izdosies, jā. Nekas, ka nesanāca, un caur to komunikāciju mēs mācam, tā kā mēs viņus virzam, bet nesakam priekšā, viņi paši atklāja, bet mēs jau taču aptuveni tā kā nojaušam un zinām. Un tas ir tāds arī vēl, bet tas ir atsevišķs virziens, kur mēs tāpat arī par partneriem, par bērniem, par ģimeni, visu kaut ko varam apskatīties, ieskatīties, un viņš kolosāli iet kopā, tad mēs zinām komunikācija ikdienā. Tam vienam vajadzēs vienmēr vairāk apskāvienus, tur viens vienmēr būs mūžīgais dumpinieks, jo nepatiks netaisnība un tam līdzīgi, ok, tā tur komunikācija ir kāda cita, tur viens atkal izaicinās visu pasauli, lai cilvēki nemelo un beidzot ir godīgi, un līdz ar to var dabūt pats pa mizu, tāpēc, kad viņš ir patiesi, jā, var kādam nepatikt un būt nērts, nevar cekot, tur viss kaut kas, katru vien kaut kas savs. Tā kā runājiet, pētiet, skatieties, māciet, audziniet savus bērnus par labākām jūsu versijām. Un kā vienmēr esam atvērti, komunikācija arī mēs personīgi, ja kas, rakstiet privāti, un tad jau, būdamies tālāk. Nākamā.